Šajā vingrinājumā mums vajag jebkāda veida bumbu. Tā bumba šeit manā gadījumā tā ir mīksta pildbumba, bet jums tā var būt futbola, basketbola, jebkāda veida bumba. Patiesībā mīkstumam jābūt tādam vidējam. Es gribēju teikt, ka mīkstumam nav nozīmes, bet pārāk mīksti varbūt arī nebūs ideāli. Bet, ja jums nav cita opcija, tad tas, kā lai saka, nesabojās to vingrinājumu. Spiedīsim bumbu galvas paura daļā, respektīvi pieres daļa ir tas, kas mums ir šeit. Vidusdaļa ir bišķiņ virs un paura daļa ir augstākais galvas punkts. Ja? Un šeit arī jūs nevarat tā kā izdarīt nepareizi būtībā. Jums ir vienkārši zodam jāvod nedaudz uz leju. Ar rokām uz kādām 5, 6 no 10 ballēm velkam bumbu iekšā galvā un ar galvas paura daļu, augšējo daļu spiežamies pretī. Tādā veidā radot dekompresīvu sajūtu muguras vidusdaļā, augšdaļā un kakla daļā. Mums ir jāspēj dziļi turpināt elpot. Jābūt tāda patīkama, iesildoša sajūta kakla daļā, nospriegojoša, viegli nospriegojoša sajūta lāpstiņa daļā. Un mēs konstanti turpinam spiest, izdarīt spiedienu ar bumbu uz leju, ar galvu uz augšu. Un turam aptuveni kādu minūti, pusotru, līdz kamēr mēs varam kvalitatīvi noturēt dziļas ieelpas, izelpas, un pēc tam būs atbrīvojoša patīkama sajūta kakla gan priekšējā, gan aizmugurējā daļā.